Kopš 24. gada Latvijā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas atbalstu tiek īstenots projekts Vecums nav biedrs, nāc un iesaisties. Tā ir iniciatīva, kas mudina seniorus būt aktīviem, apgūt jaunas prasmes, piedalīties pasākumos un stiprināt sociālos kontaktus, lai mazinātu vientulību un uzlabotu dzīves kvalitāti. Un šodien pie mums ciemos ir projekta koordinātora Velga Šķiņķa. Labdien! Labdien! Sakiet, lūdzu, cik liela problēma patiesībā ir tā senioru vientulība, vai tā tomēr nav tā kā par maz novērtēta? Jā, liekas, ka tiešām šo varētu nodefinēt jau kā problēmu, jo sabiedrībā to novērtē par zemu, un tāpēc mēs arī savu projektu sākām ar 2 dienu konferenci par vientulības dažādajām sejām. Un šajā konferencē, tā bija tāda starptautiska konference, kurā piedalījās Eiropas senioru organizācija, un mēs uzaicinājām arī savus sadarbības partnerus no novadiem, piedalījās arī Latvijas universitātes pētnieki, tā kā šis bija tādā nopietnā līmenī organizēta konference, un tad arī šajā konferencē tad mēs arī skatījām un izkristalizējās dažādas šīs problēmas. Un es teikšu, starptautiskā senioru organizētāja ir Euraka. Es lietošu turpmāk šo te apzīmējumu, lai vieglāk. Konferences prezentācijas dalībnieki norādīja, ka cilvēki, kas dzīvo vieni, ir tie galvenie, kurus skan vientulības problēma. Bet vienlaikus arī tika noskaidrots, ka tas, ka cilvēks dzīvo viens, automātiski nenozīmē, ka viņš ir vientuļš. Ir cilvēki, kas ir fiziski kopā ar citiem, var justies arī vientuļi. Un tāpēc vientulība konferencē tika skatīta kā tāda atsvešinātība no pārējiem, nevajadzības sajūta un dzīves jēgas zudums. Tevi nepieņem, par tevi nerūpējas, vai tu neesi mīlēts. Un vienlaikus atzīstot, ka vientulība nav tikai individuāla problēma, jo tieši sabiedrība liek cilvēkiem justies vai no nevajadzīgiem, nenovērtētiem, neredzētiem, mazsvarīgiem, vai tieši pretēji vajadzīgiem, svarīgiem, novērtētiem un aprūpētiem. Un vientuļi cilvēki var būt gan veci un, diemžēl, arī jauni cilvēki, ko mēs arī varbūt nemaz neapzināmies. Un tāpēc būtiski jau ir domāt šodien ne tikai par mūsdienu senioriem, bet arī jauniešiem. Un tas nozīmē, ka šis nav tikai tāda individuāla problēma, bet arī plašs sabiedrības izaicinājums. Un rakstot projekta pieteikumu, jau tika apzināta informācija un tie statistikas rādītāji, kas par to liecina. Un Eiropas komisijas pētījumi rāda, ka vientulības izplatība senioru vidū Latvijā ir augsta. Latvijā gan 3/3 senioru, aptuveni 130 000 cilvēku, tā pastāv tas vientulības risks. Un Rīgā vien dzīvo apmēram 43 000 senioru, kuri ar to varētu arī saskarties. Bet tas nav tikai Latvijā, arī Eiropā. Cilvēki jūtas vientuļi. Un Eiropas Savienības mēroga aptaujā mums tika pieminēti 2022. gada dati liecina, ka vidēji 13% respondentu ziņo, ka pēdējo 4 nedēļu laikā viņi ir jutušies vientuļi vai lielāko daļu vientuļi, vai arī visu laiku vientuļi šajā periodā. Un savukārt 35% ziņo, ka vismaz kādu laiku ir tikai bijuši vientuļi. Un šajā aptaujā identificēts, ka vismazākā vientulības izplatība ir Austrijā, Horvātijā, Čehijā, Nīderlandē, Slovenijā un Spānijā. Savukārt visaugstākā vientulības sajūta ir fiksēta Bulgārijā, Kiprā, Īrijā, Luksemburgā. Interesanti. Un arī Pasaules veselības organizācijas, ko mēs arī projekta pieteikumā norādījām, vientulību jau ir definējusi kā globālo sabiedrības veselības risku. Jo vientulība ietekmē gan cilvēku psiholoģisko stāvokli, gan fizisko veselību, gan arī spēju palikt aktīviem sabiedrībā.
Nu, tad dažādās diskusijās šajā konferencē tika norādīta ietekme uz cilvēku mentālo veselību, ka tas ir lielāks depresijas risks, zemāka pašapziņa, lielāks kognitīvo spēju samazināšanas iespēja un demences risks, bezpalīdzības sajūta un izmisums. Un arī ietekme uz fizisko veselību, tā ir imūnsistēmas darbības, asinsspiediena, sirds slimību, miega kvalitāte un fizisko un tādu aktivitāšu samazināšanās. Nu, un arī ēšanas paradumi. Nu, mēs sakām lielu paldies arī mūsu Latvijas universitātes pētniekiem un sevišķi Ilzei Milēko, kura mums arī palīdzēja šajā konferencē un veica šo te pēc tam visu prezentāciju apkopojumu, ko mēs pēc tam tālāk arī nosūtījām šai te Eiropas senioru organizācijai. Jūs minējāt par tām valstīm, kur ir mazāks šis vientulības līmenis un lielāks, piemēram, vai tika minēti arī varbūt iemesli, kādēļ, teiksim, ir tāda atšķirība, piemēram, kāpēc, Austrijā ir mazāks tas līmenis un, piemēram, Bulgārijā tieši lielāks? Vai tas tā tika minēts? Jā, to es vairs nepateikšu. Es pati šajā pirmajā dienā nepiedalījos, un tad es laikam nevarēšu tā precīzi komentēt. Un kā, piemēram, ar Latviju? Latvijā, cik es saprotu, salīdzinoši ir tas augsts līmenis. Kādi varbūt šeit ir tie iemesli, kāpēc tā varētu būt? Nu, tas ir vispār atkarīgs ļoti no cilvēka individuāli. Jo tagad es savā praksē esmu arī saskārusies, ka ir cilvēki pirmspensijas vecumā. Viņi jau nāk pie mums un interesējās. Es prasu, vai tad jūs jau pensijā? Nu, nē, man vēl palicis vēl viens gadiņš, bet man ir interesanti zināt, ar ko jūs šeit nodarbojaties, ko es darīšu pēc aiziešanas pensijā. Daži laikam nonākot šādā varbūt samazinās socializēšanās tās iespējas, viņi nonāk tajā vientulībā, un pēc tam ir grūtāk iziet no tās mājas, jo mēs kā vienmēr sakām, kā moto, lūdzu, piecelies un izej no mājas. Un tad atrodi kaut vai mums vai vienalga vai kādu citu nodarbošanos, un tad jau meklē motivāciju, lai izietu no tās mājas, un tas ir galvenais. Tā kā ir gan dažādi apstākļi, gan individuāli, gan arī varbūt tādi sabiedrības kaut kāds novērtējums, bet laikam vairāk arī tomēr kā pats cilvēks sevi uz to noskaņo. Vai viņš atrod kādas iespējas tālāk piedalīties kaut kur vai nē. Kā, piemēram, ar dzimumiem, vai, teiksim, biežāk vientulību izjūtas sievietes vai vīrieši, vai tomēr nav tādas krasas atšķirības? Es domāju, ka varbūt kā to izjūt, varbūt nav, bet statistika liecina, ka aktīvākās, protams, ir sievietes. To mēs redzam arī savā kopienas centrā. Ja mums 80% ir sievietes, un tad 20% ir tikai vīrieši. Un sievietes vienmēr ir atradusi, viņām gribas kustēties. Viņas domā varbūt vēl par savu figūru, kā saglabāt. Tas arī stimuls ir. Tālāk es varbūt pastāstīšu par tām aktivitātēm, ko mēs ielikām projektā, bet tās, un tad, kad es tiešām aizdomājos arī par tiem vīriešiem, kāpēc mums tik maz ir vīrieši, vai mums ir nepietiekams piedāvājums, jo sievietēm interesē viss. Viņas mācās valodas, veselības vingrošanas grupas, kur vīrieši tā kā vairāk kautrējās, jo pārāk spriganas un tās aktīvas tās sievietes, un varbūt viņi jūtas tā kā mazāk maliņā uzreiz. Tad mēs arī par šo problēmu aizdomājāmies, kā mēs varētu arī vairāk tos vīriešus iesaistīt. Un tad ir tās aktivitātes, vairāk tā kā vērstas, kas patiktu vīriešiem. Un projektā mēs nopirkām pat nesen Novusa galdu jaunu. Mums bija viens.
Bet tagad pēdējā laikā ļoti daudz mums arī sāk parādīties vīrieši, jo tā informācija tiek nodota no mutes mutē, un nāc spēlēsim, mēs spēlējam zolīti, mēs spēlējam šahu, mēs spēlējam novusu, ir arī iespējas uzspēlēt tenisu, bet tur vajag atkal partnerim noteikti būt pretim, bet novus tas ir jau ir vienkāršāk. Un tad es beidzot sapratu, ka tā telpa kļūst par mazu, ka to vīriešu skaits tagad ir palielinājies, un tas tikai priecēja. Un tagad jau mums ir 2 novasa galdi, un tagad jau ir pieteikts, ka mums būs turnīrs. Un tā kā, nu, jā. Un tad vēl, kas man ļoti iepriecināja tā no savas prakses, jo es parasti satiekos ar tiem jaunajiem, kas ienāk mūsu centrā, un tad arī runājos un stāstu, ko mēs varam piedāvāt, un tā. Un tad ir bijuši gadījumi, un tas nav viens gadījums, ka šos vīrus atved bērni vai mazbērni. Un saka, jā, ka mans tur vectēvs vai tēvs tagad pēc slimības, ir viņam tur mazāk iespējas kustēties un tā, un pēc dzīves biedras aiziešanas mēs negribam atstāt vienu, un varbūt, ka jums ir iespēja šeit kaut kā viņu nodarbināt un atrast kādu tur vaļasprieku. Nu, jā, nu tā mums arī tagad vairāk arī tie vīrieši, un tas ir tikai iepriecinoši. Bet vai, piemēram, atvedot vīrieti piespiedu kārtā, piemēram, kad mazbērni atveda, vai viņi uzreiz tā kā grib iesaistīties? Jā, piespiedu kārtā nekas nesanāks. Tāpēc es arī saku, palieciet, paskatieties, kā jums patiks šeit, vai varbūt nepatiks. Tā es parasti arī pārējām dalībniekiem, kas mums apmeklētājiem saku, nepatīk vienā grupā, aiziet uz otru grupu. Varbūt nepatīk šis nodarbības vadītājs. Aiziet pie otra, paskatieties, kas jums labāk der, kas patīk. Un tad nāciet. Nē, piespiedu kārtā nekas arī nesanāks. Vai bijuši gadījumi, kad, vīrietis, atnāk, viņš paskatās un secina, ka tomēr mani neinteresē? Jā, es domāju, ka jā. Es nevaru izsekot visu, jo mums nāk daudz cilvēku. Mums ir tā, ka mums tagad pēc statistikas datiem uz mūsu kopienas centru dienā mums ir atnāk no 40 līdz 60 cilvēkiem, un tas ir daudz. Ja bet tas ir cita projekta ietveros, tas mums Rīgas pašvaldība mums arī finansē kopienas centru, un tad mums ir tikai noteikts, ka mums ir 15 cilvēki, tā kā apmeklētāji jāapkalpo, bet mēs jau esam jau sen pārsnieguši šos rādītājus, un tā kā mums tiešām daudz. Kā, ir kaut kāda, vientulības pieņemšana un atzīšana? Jo bieži vien, man liekas, ka cilvēkiem ir grūti pašiem pieņemt, ka jā, man ir vientuļi, līdzīgi kā, ar kādām psiholoģiskām problēmām. Vai, vispār šiem senioriem ir tādas grūtības novērotas, kāds izpaužas? Jā, seniori, es domāju, ka tiešām nepateiks. Es jūtos vientuļš, drīzāk tas izskan citās frāzēs. Es gribu iepazīties, es gribu ar kādu satikties, es gribu ar kaut ko nodarboties, es gribu kustēties apmēram šīs tās lietas. Vakar mums bija tāds sarunu klubiņš, mēs arī katra stāstīja par to savu motivāciju un kā mazina, un viena dāma teica, jo daudziem vientuļiem cilvēkiem, kas viņiem dienā, tā varbūt ir viena saruna aizejot veikalā ar pārdevēju vai ar farmaceitu aptiekā. Tad viena dāma saka, bet es aizeju uz veikalu, nopērku pienu, bet nenopērku maizi, jo to maizi es atstāju uz otru dienu. Tas tāds humors. Tā ir laba stratēģija. Jā, tā ir laba stratēģija. Jā. Un tad, ko es vēl vakar novēroju, tās aktīvākās seniores arī savā jaunībā, brieduma gados ir visu laiku bijušas aktīvas. Viņas ir dejojušas, par visu interesējušās, braukušas ceļojumos.
Jā, un tagad saka, es vairs nevaru bez tā. Tā kā mums viena teica, kāpēc viņa nāk uz līnīdejām. Viņa pirms tam arī ir dejojusi, un man vajag kustības, man vajag arī, lai ne tikai vienkārši veselības vingrošana, bet man, lai es varētu tā brīvi jautri, lai man būtu labs noskaņojums. Un viņa saka, es nāku kā uz darbu. 3 reizes nedēļā es nāku uz darbu pie mums. Jauki. Tad droši vien arī pienāca laiks pieskarties arī aktivitātēm. Ko tad jūs īsti piedāvājat? Kas varbūt tik tās pieprasītākās aktivitātes, nezinu, kā vispār tas tiek darīts? Tieši tā jau arī projektā mēs sākām jau zinot, kas ir tas pieprasītākais. Un tā pieprasītākā mums ir veselības vingrošana. Tur joprojām nāk, un mēs gribam, mēs jau sākam atteikt, jo vienkārši vairs nav iespējas, jau telpas vairāk arī neatļauj, jo ir vajadzīga pārģērbšanās un tā tālāk. Tā ir vispieprasītākā nodarbība. Un līdz ar to mēs arī projektā iekļāvām, tā mums arī bija tā kā atbalsts tam, ka mēs varējām dažādot šīs te veselības vingrošanas nodarbības, un vēl arī materiālais iegūms, mēs varējām nopirkt paklājiņus. Jo bez tiem arī nevar iztikt. Un tā kā tiešām pateicoties šim projektam, mēs nopirkām papildus paklājiņus. Un tagad jau tie arī jau ir kļuvuši par masu. Tā, tad sākām ar tādām aktīvākajām nodarbībām. Tad pēc tam mums bija līnīdejas, jo ļoti pieprasītas. Man liekas, arī pateicoties tāpēc, ka mums ir ļoti laba līnīdeja pasniedzēja. Domāju, ka jau Rīgā novērtēta un nāk arī viņas dēļ tieši. Tad tādēļ arī projektā mums iespēja bija vēl vienu grupiņu atklāt. Tā kā arī labi, paldies projektam, kā dāmas dejo un viss notiek. Tad noteikti mums ir svarīgas arī digitālās prasmes. Tās mums arī kopienas centrā notiek vairākas grupas, bet projekta ietveros izveidojām speciāli grupiņu iesācējiem, kuriem varbūt ir grūtāk, jo Rīga arī piedāvā daudz iespējas. Bet viņiem varbūt tur iekļauties, viņi saka, mums ir grūti, mēs visu nesaprotam, nevaram uztvert uzreiz tik ātri, kā izstāsta. Un te mums arī ir iejūtīga datormācības nodarbība vadītāja. Tad viņa arī individuāli visiem paskaidro, jo mums tie senioriem tie līmeņi ir ļoti dažādi. Un tad 3 mēnešus šie tie seniori mūs varēja mācīties kaut ko tās pašas elementārākās lietas, lai viņi pārvarētu tās bailes no tiem datoriem. Bet sanāk, tās visas nodarbības notika jūsu telpās? Jā, viss notiek mūsu telpās. Un tagad vēl mums ir, pat atklājām arī nojošanu. Tā mums ir ārpus mūsu telpām, jo vajag arī izkustēties svaigā gaisā sapratām. Un vēl arī atkal pateicoties Rīgas domas Ziemassvētku dāvanai. Mums tika uzdāvināts, neatceros vairs cik, laikam 5 nūju komplekti. Mēs domājam, jāliek lietā, mēs organizējam nojošanas nodarbības un atradām arī labu treneri. Arī dāmas ir ļoti apmierinātas. Un tagad viņas uzsākušas nojošanu Grīziņkalna apkaimē. Tā kā sanāk par rajonu, nevis par parku. Mēs par rajonu. Un kā, notika tā dalībnieku atlase, vai tika, pielīmēta lapiņa kaut kur, lūdzu, šeit tiek nodarbība vai kaut kā citādi? Nē, projektam, protams, mums ir informatīvais dēlis. Projektam tas ir atsevišķi, tā kā informācija visa tika izvietota arī mājaslapā, bet mums pat ir tā, ka mums pat nevajag īpaši pat aicināt no ārpus. Mums pietiek ļoti cilvēku, kas ienāk pa mūsu durvīm un tā, ka visi tika aicināti. Mēs tās grupiņas arī veidojām tā. Tad sanāk, nemaz nebija tik grūti, atlasīt viņus. Jā, sākumā varbūt bija tā baža, kā būs, bet nē. Uz šīm te aktīvajām nodarbībām noteikti nē. Vairāk ir varbūt vajadzīga tāda komunikācija un savstarpēji varbūt saruna un, netieši pierunāšana, bet izstāstīšana. Mums ir arī daudz dažādas lekcijas. Mums bija lektori par dažādām tēmām. Tad
veidojām dažādas domnīcas. Te cilvēki bija jāuzrunā individuāli. Sākumā varbūt, man jāsteidzās, man nav laika, jo mums seniori ir ļoti aizņemti arī. Tā pašā laikā ir jāskrien mazbērni, varbūt ir sagaidīt no skolas, jāskrien uz peldbaseinu, bet tie, kuri palika uz šīm te lekcijām, noklausījās, pēc tam visi arī bija pateicīgi. Jā, bija interesanti. Paldies, bija vērts atnākt. Par kādām tēmām bija šīs lekcijas? Tēmas bija dažādas, bija par veselības tēmām. Tā viena, es atceros, bija, mēs runājām par insulta problēmu. It kā liekas jau, negribu neko dzirdēt, un labāk ne, jo nezināsit, varbūt, ka nebūs. Bet tās pazīmes ir jāzina, un mēs joprojām atkārtojam, un atkal bija šī lekcija par insultu, tad mums arī bija Latvijā pazīstamais gerontologs Zaļkalna kungs ar savu lekciju, Zepas kundze bija arī stāstīja par šīm te vecuma un novecošanas problēmām. Ar mākslīgo intelektu. Tā arī bija vēlēšanās, vai mēs gribam arī kaut ko zināt par mākslīgo intelektu. Tā kā arī šāda tēma bija. Kas bija, piemēram, tas, ko cilvēki gribēja zināt tieši par mākslīgo intelektu? Kas tas tāds ir? Visvienkāršākais jautājums. Nebija, padziļināti, piemēram, droši vien, ka nē. Nē, tālāk jau mēs skatījāmies, kādas tās iespējas ir, un tad viss, bija interesanti. Kā, piemēram, ar kaut kādiem krāpniecības gadījumiem, vai par tādiem arī bija, jo bieži vien arī, mūsdienās mākslīgais intelekts tiek izmantots, lai tā kā apkrāptu cilvēkus. Jā, tā gan man bija organizēta lekcija, tā kā kopienas centra ietveros, mēs runājam par šīm problēmām. Jā. Mums bija lektors no CERT, bija speciāli norganizēta lekcija, un tad visas šīs problēmas arī izrunājām. Un arī digitālo prasmju nodarbību laikā arī tiek skarta šī lieta. Par šo tiek runāts. Apskatot, visu šo aktivitāšu klāstu un vispār, tos ieguvumus, kas varētu būt tas mērāmais rezultāts, kā saprast, vai tiešām šis projekts ir palīdzējis senioriem? Mērāmais varētu būt tas, cik nodarbības vispār notikušas, cik cilvēki ir piedalījušies. Tas ir galvenais. Tas ir viens. Bet galvenais, man liekas, jau ir tas cilvēciskais faktors. Mums patika, mums noderēja, mums bija vajadzīgi, mums bija interesanti. Un mēs turpināsim piedalīties un nāksim. Droši vien arī kaut kādas jaunas draudzības tika izveidotas. Noteikti. Un to mēs redzam, jo mums ir arī pasniedzēji, kuri vēl nežēlo savu laiku pēc nodarbībām satiekas visi kopā pie viena galda, apspriež dažādas tēmas, svin dzimšanas dienas, vārda dienas. Jā. Bet tas joprojām tās pašās telpās? Tājās pašās telpās. Viss notiek mūsu pašu telpās. Mēs tā cenšamies pārgrupēties, atkal vienā vietā mācās, un otrā vietā atkal kādā telpā ir kaut kas cits, kāda cita nodarbība. Tā mēs dzīvojam. Jā, un tiešām tā, ka tās mūsu tādas ātrās manas aptaujas rāda, ka cilvēki ir apmierināti, un viņi saka, es te satiku jaunus, tā arī ir, tieši tā, satiku jaunus draugus. Es pat vienai aptaujai pat izrakstīju, kādi tie cilvēku tās domas. Es tikai ātri tagad atradīšu. Aptaujas anketās, ko viņi atbild. Iegūtas jaunas zināšanas, uzlabojas veselība, uzlabojas noskaņojums, smadzeņu treniņš, varu iepazīties ar citiem senioriem ar līdzīgām interesēm, iespēju būt saviesīgos pasākumos. Visiem stāstu kādu lielisku vietu apmeklēju. Nejūtos vientuļa, kļūstu priecīgāka, jo ir iespēja socializēties. Ir mērķis, dienai ir jēga. Jauki, tādas ir atbildes, tās nav manas izdomātās. Sanāk, bija kaut kāda aptauja, un tur cilvēki varēja paust savu vietu? Jā, to es tādu nelielu aptauju nesen veicu.
Kas varbūt būtu tas, ko jūs gribētu, lai, teiksim, sabiedrība saprot par senioriem? Jā, lai saprotu. Ka seniori ir ar milzīgu dzīves pieredzi, ka viņi grib arī vēl tālāk izpausties, grib vēl kaut ko dot, vēl pašrealizēties. Tā kā varam vēl nenorakstīt šos te seniorus mūsu. Un tad man labs piemērs ir tieši mūsu senioris nodarbību vadītājs. Viņam arī ir 70 un 80 arī gadi. Mums ir dažas tikai jaunākas mūsu gleznošanas nodarbību vadītāja, jauna, teiksim, meitene. Bet pārējās jau mums arī visas ir pensijas vecuma dāmas, kuras velta savu laiku un nodarbībām un joprojām strādā. Un starp tām ir viena, kā viņa man teica, šajos gados es neesmu nokavējusi nevienu savu nodarbību. Lieliski. Un viņai jau ir pāri 80. Un nāk un sniedz savas zināšanas. Viņa, man liekas, arī savu varbūt vientulību mazina. Un tai pašā laikā viņa ir gatava dot arī citiem, saviem vienaudžiem vēl kaut ko. Un arī droši vien ir milzīgu savu enerģiju. Jā, un savu enerģiju. Jā, es vienkārši varu apbrīnot vēl šo enerģiju, jo es nezinu, vai man šāda enerģija vēl būtu pēc 70 un 80 gadiem. Jā, jo man liekas, bieži vien tas priekšstats par senioriem ir tāds, ka viņi tādi nevarīgi, neko negriboši. Jā, diemžēl ne. Mums un mūsu biedrībā, mūsu biedrības un kopienas centra apmeklētāji pierāda to pretējo, ka ir aktīvi un vēlās kustēties un saprot, ka tas ir vajadzīgs arī viņa veselībai. Un mums vecākās dāmas un kungi ir 95. Nesen vienam vēl svinējām 95 gadu jubileju. Tagad aprīļa beigās svinēsim vēl vienai seniorei 90 gadu jubileju. Un viņa nāk un dejo līnīdejas. Iespaidīgi. Jā, iespaidīgi. Vai svinībās arī būs dejas? Redzēsim. Es domāju, ka jā. Cerēsim, ka tā arī būs. Jūs pašā sākumā minējāt, ka vientulību izjūt tomēr ne tikai seniori, bet arī jaunā gadagājuma cilvēki. Kas varbūt būtu tā lieta vai vairākas lietas, kā varētu mazināt to vientulību? Jūs prāt. Manuprāt, mums šī atkarība no telefoniem, no sociālajiem tīkliem arī rada to vientulību. Un es noskatos, braucot sabiedriskajā transportā, ļoti žēl skatīties uz meiteni un puisi, sēž. Viņiem vajadzēja savā starpā komunicēt. Nē, viens skatās telefonā, un otrs tā žēlīgi paskatās arī. Jūt, ka gribas parunāties, bet nē. Puisis ir aizņemts. Viņam ir svarīgākas lietas. Jā, tas ir gadās, jā. Var jau būt, ka viņš kaut ko pārsūta viņai. Var jau būt, ka tā komunikācija notiek tā, bet tas ir diezgan nožēlojami, jo mēs jau vairs neprotam runāt, tad mēs nepratīsim vairs vispār sarunāties. Un tas liekas tā bēdīgi. Senioru vidū droši vien šāda problēma. Nē, mums tiešām nav. Un visi šajās satikšanās reizēs, es neredzu nevienam telefonu uz galda. Mums tās ir sarunas, tie ir stāsti, dalīšanās pieredze, un arī ir grupiņas, kuras izveidojās, viņas arī sanāk kopā un pēc tam izstāsta savu dzīves pieredzi, iepazīstina ar sevi, dalās pieredzē. Dalās savā motivācijā, stāsta par savu motivāciju. Kāpēc viņas nāk uz šejieni, kāpēc viņas grib kaut ko darīt vēl. Man pašai bijis arī tā, ka, piemēram, braucot autobusā, man blakus piesēžas seniors un sāk stāstīt par savu jaunību, piemēram. Jā. No vienas puses liekas, ka
kāpēc jūs sakat, man ir runājot, bet no otras puses sāc ieklausīties, un īstenībā, ļoti interesanti saruna var izvērsties. Tas nozīmē, ka viņš arī var būt vienkārši, viņš grib ar kādu padalīties, un tad tā vienīgā iespēja, viņš varbūt saskata jūsos, ka viņš var parunāties. Jā, diemžēl tā arī. Tāpēc mēs arī tagad sākām aktīvāk organizēt tās sarunu klubiņus. Tos gan mēs saucam par dāmu sarunu klubiņiem, jo, diemžēl, mums nav vīrieši piebiedrojušies, bet es domāju, ka mēs arī turpināsim. Tad arī izvēlamies dažādas tēmas, spēlējam dažādas spēles un arī dzeram kafiju. Kādreiz arī krītam kārdinājumā arī ar kādu pulciņu vai kūciņu. Kādam bez tām? Protams. Bet kā tās tēmas tiek izvēlētas? Tā kā notiek balsošana? Vai? Nē, mēs nebalsojam. Mēs parunājamies, izspriežam, varbūt kāda aktualitāte ir vai... Nē, tā. Tas ir savstarpēji vienojoties. Kāda varbūt, pat arī bija viena dāma gribēja tā kā paša realizēties. Viņa gribēja pati sagatavot prezentāciju. Protams, lūdzu, tev ir iespēja un izvērsās ļoti interesanti ar skeču spēlēšanu. Mēs tur varējām padziedāt. Viņa tik interesantu prezentāciju uztaisīs. Super! Tā kā visas bija apmierinātas un tā mēs arī turpināsim. Bet, cik es saprotu, projekts norisināsies līdz šā gada vasarai, vai es tomēr kļūdos? Jā, projekts beidzas jūlijā. Tā kā vismaz, tad mēs paši domāsim. Mēs ceram, protams, uz Rīgas domas atbalstu, ka mums arī vēl turpināsies finansējums, ka mēs varēsim turpināt šī kopienas centra Grīziņkalns darbību. Tad mēs organizējam šādas aktivitātes. Bet, teiksim, tās aktivitātes, kas bija līdz šim, viņas netiks turpinātas? Nē, turpināsies. Jo arī mums vēl bija viena nodarbība par gleznošanu. Mums arī gleznošanas pulciņš ir. Un dāmas citīgi glezno. Es tādas gleznas top. Bet tās bija, mēs atļauties varējām tikai vienreiz mēnesī. Un viņas saka, mums ir pamāz, mēs nevaram paspēt neko uzzīmēt un pabeigt to savu glezniņu. Tad atkal projekts deva šo te iespēju. Mēs palielinājām to stundu skaitu. Vēl viena papildus nodarbība ir, kurā tad viņas var pabeigt savus darbiņus. Un tie darbiņi, tad, kā es noskaidroju, man viens iepatikās ļoti darbiņš. Domāju, varbūt es varētu to iegādāties. Diemžēl nē, jo viņa šo darbiņu ir paredzējusi uzdāvināt savai mazmeitai izlaidumā. Tā kā darbiņi, protams, mēs saprotam, ka tos darbiņus, kuri ir tapuši ar tādu mīlestību un pirmo reizi varbūt mūžā ir uzgleznots, tad atraut no sirds tos ir grūti. Tā noteikti. Jā. Vai paši seniori, teiksim, zina, ka tuvojas projekta noslēgums? Kā viņi par to jūtas? Mums bija biedrības kopsapulce, par ko es arī stāstīju par projekta rezultātiem, un tie, kuri, protams, apmeklēja to, es domāju, varbūt ieklausījās. Meklēsim kādus risinājumus. Protams, ka tas būs, uzreiz samazināsies, varbūt arī šo te lekciju domnīcu skaits nebūs vairs tāds. Bet pamataktivitātes paliks. Centīsimies. Kas, teiksim, būtu tas, kā jūs varbūt mudinātu jaunus dalībniekus un vispār seniorus kā tādus pievienoties un varbūt nebaidīties, atklāt jaunas intereses, hobijus, vispār jaunas durvis? Kā jūs, teiksim, viņus mudinātu to darīt? Es pat nezinu. Es pati atnācu uz biedrību arī pilnīgi arī nejauši, varbūt pilnīgi cita iemesla dēļ. Un tad, kad es ieraudzīju uzrakstu, ka te ir arī biedrība Rīgas aktīvo senioru alianses, jāpaskatās, ko viņi tur dara. Bet man nebija ne doma, ka es turpināšu varbūt nestrādāt vai kaut kur piebiedroties, es vēl tā nedomāju. Bet tad, kad es ierados un tad, kad es ieraudzīju, un tā kā man arī dāmas, kuras ar mani tikās izstāstīja, un viņas jau pirmkārt man prasīja, ko es potu, ko es varu, vai es varētu kā palīdzēt.
kā brīvprātīgi. Es saku, jā, nu labi, kā brīvprātīgā es varu jums ar datoru strādāt protu, kaut kādu statistiku apkopot protu, datus ievadīt protu, tā kā jā, es nākšu palīgā. Nu, tā joprojām es te darbojos. Tāda bija mana ienākšana. Nu, galvenais tiešām atrast katram jau ir varbūt savas intereses, savas iespējas, bet tikai nepalikt tajā mājā, mēģināt tiešām atrast sev tās intereses, kas labāk patīk un kaut ko darboties. Un tad varbūt arī tā kopības sajūta ir svarīga, jo Rīgas pilsēta, es zinu, piedāvā daudz dažādas iespējas, ir arī tā pati nojošana, vingrošana, bet tu tur aizēji viens nezināmu cilvēku vidū. Varbūt tas rada diskomfortu, varbūt man arī tā būtu, bet šeit mums ir kopiena. Mēs atkal tā kā atrodam, tas laikam cilvēkus arī piesaista, ka viņi atrod un ierauga sev līdzīgos, rodas šī te socializēšanās un tā kopienas sajūta. Un tas arī ir arī daudziem, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Noteikti, tam varētu piekrist. Tad es domāju, ka uz šīs pozitīvās iedvesmojošās nots mēs varam arī noslēgt sarunu. Paldies jums par šo sarunu. Tu jau vēl daudz ko stāstīt. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies.